mēs laikam atradām dzīvokli, kuru mēs vēlamies. Bet, protams, vienmēr ir mysterious French couple, kurš arī ir iecerējis dzīvot tajā dzīvoklī. Mēs esam Lisabonā jau 4 nedēļas, un mēs pagaidām paliekam draugu dzīvoklī, kas ir viscentrālākajā rajonā, kurš ir pilns ar turistiem. Ja braucējiem izīrēt dzīvokli šeit ir diezgan neizdevīgi, jo ja tev nav galvotājs, kurš ir vietējais portugālis, tad tev ir vai nu uzreiz jāiemaksā visa īres maksa par visiem mēnešiem, kurus tu plāno palikt, vai arī tev ir jāmaksā paaugstināta mēneša īres maksa. Tāpēc izdevīgāk ir iegādāties dzīvokli. Mūsu aģents mums atsūtīja 7 variantus, no kuriem mēs izvēlējāmies 4, kurus gribam apskatīt, un mūsu galvenie nosacījumi bija liela platība. Mums liela platība ir līdz 100 kvadrātmetriem. 2 toaletes, 2 slēgtas istabas, balkons, terase vai ārteritorija, un tam dzīvoklim būtu jābūt jaunā vai renovētā mājā. Bet mēs būtu gatavi apskatīt arī vecākas mājas, ja tas dzīvoklis būtu īpašs, ja viņam būtu potenciāls, ja viņam būtu tas it factor. Un jā, es paņemšu jūs līdzi, lai mēs varam kopā piedzīvot šo dzīvokļu meklēšanas procesu. Man šķiet, ka tas būs diezgan interesanti un aizraujoši. Šis gan ir pirmais stāvs, bet ir superīga dzīvojamā zona un tie logi uz balkoniņu un ir ārā maz balkoniņš, terasīta. Šī ir gudumistaba, bet ir tikai viena toalete un tas ir milzīgs no-no, jo tu nekad negribi savās mājās gaidīt, lai aiziet uz toaleti. Un ja tu dzīvo ar vīrieti, tad tu saproti, par ko es runāju. Pasties, mēs varam sakopt šo zonu, bet mēs nevaram nekādīgi ietekmēt to, kas notiek tur. Es vienkārši esmu nedaudz realistiskāka un negatīvāka, bet es piekrītu Kristupam, ka šis varētu būt ideāls Airbnb dzīvoklis. Šis dzīvoklis Kristupam ļoti patika. Es redzu viņa acīs maz dzirkstelītes, bet tagad mēs braucam uz dzīvokli, kurš man vislabāk patika. Es domāju, ka šis dzīvoklis ir tāds kā milzīgs labirints. Priekšējā dzīvoklī bija 3,5 griezdu augstums. Šeit nav tā. Lokācija ir tā kā pie tilta, it kā up and coming rajons. Te ir vēl viena istaba. Ļoti daudz. Dzīvoklis ir nice, te ir 4 istabas, šis ir vislielākais dzīvoklis. Es jūtos lielā šeit. Es esmu liels cilvēks. Te var izguldīt draugus, te var uztaisīt office, te var uztaisīt bērnu istabu. Don't get any ideas. Bet es vienkārši saku, ka var. Vēl viena lieta, kad mēs izkāpām no mašīnas, laidās pāri galvai lidmašīna un bija baigi skaļi, un es tikko dzirdēju to atkal. Tā nav skaņa, ko tu gribi dzirdēt savā ikdienā, kad laižās lidmašīnas pāri. Šis bija tavs dzīvīgākais. Nē, man viņš patika bildēs. Man nepatīk lokācija, man nepatīk grieztu augstums, man nepatīk šķībās, sienas. Un tu tev ir trepes augšā. Okay. I see you. Ok, šis man patīk ļoti. Balkoniņš. Superīgs skats. Man ļoti patīk šī viesistaba.
Agradecer também uma ferradura aqui também. Okay, šis dzīvoklis arī ļoti īpašs, bet es nevarētu katru dienu iet lejā pa trepēm. Es ik pa laikam jūtos slikti par savu augumu. Es nemaz negribu apraudāties. Šis dzīvoklis varētu būt ideāls, bet es esmu vienkārši pārāk gara. Es nevaru katru dienu iet un satraukties par to, vai es atstīšu galvu. Šeit ir ļoti gaišs, ir ļoti forši. Vannas istabas ir tā kā kaut kādā boutique hotel. Es esmu pārāk gara, lai šeit dzīvotu. Man ir jau dusmas iekšā. Sirsniņu. Man ir dusmas. Reāli gribu raudāt, jo šis dzīvoklis bija ļoti skaists. Bet no otras puses tur bija tikai viena telpa, kur var dzīvot, un tad 2 guļam istabas. Pēdējais dzīvoklis, mēs ejam iekšā. Šeit ir viena guļamistaba. Maza tualetīte. Vēl viena guļamistaba. Vēl viena vanasistaba. Un viesistaba. Oh my god, mums ir šo skatu. Un tad te ir virtuve. Un ēdamistaba. I love it! This is the access to the outdoor space. Šim dzīvoklim ir privāts dārziņš, un tur ir apelsīnu koks. Tātad, šis ir privātais dārziņš. Au! Privātais dārziņš ar apelsīnu koku, un es nezinu, kas ir tas. Bet iedomājies, šeit tur taisīt barbecues. Es absolūti mīlu šo vietu. Un šie apelsīnu koki, viņi tik labi smaržo. Te, ka var redzēt, kā viņi zied. Yeah, this one is super I nice. love this one. It's so nice, and the outside area. It was Yeah. really tidy and really just perfect, Yeah, I this think. is a- I thought this was a great view. But he Definitely. said that the view is even better when the sun is out. because it's clear. You can see like the colors, the greens from the forest. I wanna move in. I'm ready. Yeah. You have outside the area. You have 2 bathrooms. I mean, it's Yeah. pretty much check all the boxes. He told me that they were waiting for an offer from a French couple. For that apartment? Yeah. Mm-hmm. He haven't received the offer yet. He doesn't know how the offer will be. Šis ir ļoti neglēmojošs leņķis, izskatās pēc tāda Demi Lovato mīma. Mēs neticējām, ka mēs tik ātri atradīsim dzīvokli, kurš mums tik ļoti patīk un kurš atbilst visiem kritērijiem. Pēdējās dienas mēs arī pastaigājām un iepazināmies ar to rajonu un attāluma ziņā. Ko es teicu tikko? Es teicu, attāluma ziņā tas dzīvoklis līdz centram ir tikpat tuvu kā Avoti līdz Vecrīgai, salīdzinājumam. Viena lieta gan, ko mēs sapratām un esam gatavi pievērt acis uz to, ir, ka tur regulāri nolaižas lidmašīnas, tā kā ik pēc 5 minūtēm tur vienkārši lidmašīnas stāv rindā un nolaižas. Par to mēs tagad nerunāsim. Bet jā, mēs meidojām oferu. Mēs izteicām piedāvājumu šim dzīvoklim un mēs gaidām atbildi. Es ierakstu video. Kāpēc tā šeit, ka es kaut ko ēdu? Tad jau redzēsim, ja šis deals neizies cauri, tad gan jau viens no nākamajiem video būs meklējuma dzīvoklī, mēģinājums numur 2. Es vienmēr domāju, kā jau kurš cilvēks, kurš ir zaudējis kaut ko, vienmēr domā, ka tas nebija viņam lemts. Es arī pieturēšos pie tā, bet es ceru, ka viss izies un kad mēs varēsim saukt tās par mūsu jaunajām mājām. Wow! Tas bija tikai izkustinoši. Ja jūs gribat iekomentēt kaut ko par tehnisko noformējumu šim video, tad go ahead. Ja jūs gribat nokomentēt kaut ko par mani kā cilvēku, nevajag. Paldies par sapratni. Tad jau tiekamies vēlāk. Un paldies, ka noskatījāties video. Bye!